Tātad labu rītu, tauta, labu rītu Latvijā. Nu, būvēju pirtiņu savu, jā. Būvēju savu pirtiņu, re. Vakar ieliku paneļus gala sienā. Ieliku paneļus, jā, pelēkā krāsā, paneļi gala sienai. Pēc tam šeit no iekšpuses viss būs izlīmēts ar foliju, jo tā pirtīm ir jāliek iekšā folija, jā. Pirtīm jāliek folija. Tā kā puiši meitenes visu riņķī paneļi, bruses dēļi mētājās, zāģēju, refleksēju, visu. Būvmateriāli, instrumenti, viss te ir. Puiši meitenes ātrais stāsts pa vakardienu par Normunds Ozoliņš, kas kaut ko saprot, puiši un meitenes Latvijā, kas skatās, kas zina. Normunds Ozoliņš vakar, pa viņu daudz es atkal cepis video. Mans kanāls, daudz kanālā ir video par viņu. Bet vakar uzrakstīju viņam vairākus garus komentārus un, protams, tur saprotu, ka neviens nav atbildējis un tā. Bet jāraksta bija, jo tāpēc, kad Normunds Ozoliņš kaut ko rakstīja, stāstīja par kaut kādām puišu meitenes atmodām un viņam kaut ko dievs un atmodas un tas un šis un viss, un īsāk sakot, jā, ja kāds grib noklausieties paši, bet es nolēmu uztaisīt tagad video, tāpēc, kad komentāros vakar es uzrakstīju, aizmirstiet atmodi, puiši meitenes, lasām bībeli, vai daram tā, lai nav cilvēka runa, nav emocija, jā, negribu uzvilkties, gribu mierīgi visiem pateikt. Bībeli skaidri un gaiši pasaka, ka laiku beigās par ticīgajiem sāksim vispirms. Ja, labi, ejam ar grēciniekiem. Bībele saka, kad laiku beigās būs tā kā Noasa dienās, ja? Noasa dienās, kas bija Noasa dienās? Noas sludināja visiem apkārt dzīvojošajiem 100 gadus. Noas sludināja, zem vārda sludināja, paši saprotiet, kas ir sludināšana. Atgriežieties no grēkiem, ja? Jo es neticu, ka viņš solīja naudu, mantu, veiksmi, labklājību, ja? un visas šitās lietas, ja, kā Parijants sola un Jensīši un pārējie, ja? Tātad Noas sludināja atgriešanos no grēkiem. Tie cilvēki neatgriezās, tad mēs paskatāmies arī to latu, ja? Lats arī. To pieminēja Ozoliņš vakar, jā, Lats arī, pat sieva palika pusceļā un neizgāja, jā. Tātad Lats izgāja viens un Noas ar ģimeni tikai, jā. Tātad mēs redzam, un raksti saka, ka Noas tāda kā, pirms Kristus atnākšanas viss būs uz zemes kā Noasa dienās, jā. Tauta tur ēd, dzer, plītē, precās, šķirās, pērk, pārdot, būvē, dara, ņemās, kaļ plānus, tiri dzīve, kūsā, jā. Lūk. Tātad viņiem viss pie kājas, kā es saku, pie astes, zem astes un kāda tur atgriešanos un kādi grēki, ja, močijam, dzīvojam ar pilnu krūti, ņemam kredītus un braucam un baudam un seksi orgasmi un viena sieva un otrā sieva un piektā sieva un visas lietas. Tā pasaulē grēcīgajā mums te iet, jā. Un par ticīgajiem ir teikts tā, ka mīlestība daudzos. Daudzos, Dievs lietojas vārdu daudzus, puišu meitenes tur nav teikts. Un daži ticīgie tur, nezinu, pazaudēšu. Mīlestību tur daži ticīgie, ja? Bet pārējie tur baigi pieaugs, tur blā, ja? Nē, raksti saka, ka daudzos mīlestība izdzisīs, ja? Ja lasa paši tālāk, es tur visu nekomentēšu sīki, bet ideja tāda mīlestība izdzisīs, labo. Jo kas notiek Bībelē, ko saka, Sātans staigā riņķī, kā rūcoša lauva un meklē iespēju, ja? Kā arī ticīgos izraut, ja? Pie sevis uz elli, ja? Jā, un tur teiks, ja tas ir iespējams, viņš to dara un darīs, un es pieļauju domu, kad ir iespējams, jo jūs pasi redziet, visi Parijanci, Jensīši, Žauneri un Gleškes un kādi te, mums ir visi tie ļaunie šitie, ja, kas sludina šīs nepareizās visas lietas, ja, un dzīvo un darās. Tātad Sātans tiek mierīgi šiem visiem klāt, ja, jo mēs pēc tam redzam viņu runās, viņu svētrunās, viņu tajā visā, ko viņi sludina, ja, tur mēs redzam apostuļu mācību, tur mēs redzam Jēzus pieticību, tur mēs redzam to, ko Jēzus ir teicis, kad uz šīs zemes mēs esam tranzītā un mēs esam tur
tikai uz laiku, ja, ka mūsu piederība ir debesis, un kad Jēzus aizgāja uz debesīm mums uztaisīt vietu, un viņa valstība ir no debesīm, no augšienes, no turienes, ja, kad ne šīs zemes valstība te nav Jēzum, tā viņš te būtu palicis un dzīvojis un tiri-piri, ja, kaut gan būs tie 1000 gadi miera laiks vēl, bet tas tā. Bet puišu meitenes, tāpēc gribēju pateikt to, ka negaidiet, neceriet, tas ir neprāts, Ozoliņš savā neprātā, neprātā. Vēl ko es tur varbūt tagad nepieķeršu klāt, bet vai tik nebija tā, ka viņš kaut kādu, nezinu, man liekas, ka viņš par Nātanu Morisu runāja kaut ko, ka tur Dievs un kas un ko un Nātans un kas viss. Puišu meitenes, es taču jums teicu, ka Nātanu es skatījos. Jā, es paskatījos un redzēju, ka visas šīs kaut kādas nosauksim mistiskās evanģelizācijas tur telpās, zālēs, hallēs, stadionos, tas viss ir pūlis, tas ir emocijas, tas ir manipulēšana, zināmā mērā jums ir jāsaprot, jo cilvēks piedzimst no augšienes pilnīgi savādākā, teiksim, situācijā, atmosfērā, Jo tas ir milzīgi liela ietekme šitādam pūļa visādam uz emocijām, uz jūtām, uz sajūtām un uz šito visu spēlēts, un tad kaut kādas tur, nezinu, priekšā iešanas, nākšanas un jēziņa ieņemšanas puišu meitenes, tā nē, tāpēc arī, kā vēl Ozoliņš arī minēja, kad kaut kaut no 90. gadiem, kas tur 90. gadi, un tagad viss ir pazudis, pazaudēts. Nē, puišu meitenes, es jums pateikšu, nezinu, vai kaut kas 90. gados tur bijis labs un kaut kas vispār ir, jo redziet, es ātri pateikšu, ja ir bijis slikts pamats, man tagad tikko tā doma, momentāli, tagad ienāca prātā doma klausaties, 90. gados es arī gāju pie Stīva Bratkoviča, pie amerikāņa, un kā es stāstīju, pieņēmu jēziņu, lika rokas virsū, tarabanšķinu, saki ārā, Stīvs uzreiz orgasmā, kaifā, jā, Andris, sāka runāt, svētajā garā, puišu meitenes, debilisma kalnagals. Tas nav masu produkts, tā tas nenotiek, šīs svētā gara kādas lietas, visas kristības, nekristības. Īstāk sakot, tāpēc 90. gados notika visas šitās te krišanas uz atpakaļ pie Stīva, un visas šitās dziedāšanas, un visas šitie ilgās sapulces, un visas lietas, un garie, visi šitie miesīgie, un finālā, kā es teicu, Stīvs pats augļi, ja te kādi Ozoliņkeviči bieži un Doveiko studijā, un kur tur augļus, gribam redzēt augļus, tad aiziet, protams, uz banānu veikalu pastieties uz augļiem, bet, tas tāds joks. Bet Stīvam, piemēram, augļi kādi pārgulēja ar pupaino, lielpupaino, tur neatceros, kura izmēra, dobre, riktīgas krūtis bija tai bērnu auklē, pārgulēja ar to, aizlaidās uz Ameriku, izjuka tā draudze, līdz ar to neilgu laiku pēc tam mēs ar Ingūnu izšķīrāmies, arī akal sātanisks motīvs stāsts un viss kā tas notika, un bez manis vēl es teicu vismaz 9 ģimenes es zinu, kuras izšķīrās vienalga gads, 2 pēc Stīva aizbraukšanas, kā Dieva valstībā 1000 gadi, kā bija, mums jāsaprot, ka Dievam ir viens mirklis, ir 1000 gadi un 1000 gadi ir mirklis, tāpēc, ka nebija tā, ka otrā dienā Stīvs bija lidostā, Rīga jau sēžās lidmašīnā un te visi šķirās. Nē, tas viss šitie seksa, porno, kādi gari, visas šitās iekāres un visas šitās lietas, kādi tie gari sauciet gribiet, kas šīs lietas nāk pie cilvēkiem un runā un spiež un bīda un dara un miesīgums un sātans vai ne ar saviem dēmoniem nāk palīgā un pats Stīvs tika nogāsts un tālāk visi lielais vairums, viņa sekotāji visi mēs te esam pa galam, kā redziet, entās laulības katram. Un citi Bībele saka, ir miruši, un es arī zinu pāris cilvēkus, kas arī nomira, dažādu tur slimību vai iemeslu dēļ, bet nomira, miruši, nav viņi vairs dzīvi, viss. Un nebija viņi, piemēram, 90-gadīgi vai 120-gadīgi jaunāki nomiruši. Tā kā viss raksti piepildījās. Un tad tagad Normunds Ozoliņš grib pateikt 90. gadā tur kaut ko, un tad bija, un tagad nav. Nē! Skatāmies pēc rakstiem, vai bez emocijām, pēc rakstiem tur ir teikts tā, nav uzcelts uz pamata, kas ir Jēzus Kristus, nav uzcelts, ja ir celts uz smiltīm, nezinu, uz kūdras, no OSB loksnēm, namiņš,
ja, ir celts no kartona, ja, kā es teicu, mācītāji ir kartona tīģeri, ja, nesen bija video. Tad puišu meitenes, ja, viss bija sadiegts baltiem diegiem, viss bija, ne uz ko neturējās tais 90. gados, jo ar te vienu dienu klausījos, ja, kad nokrita dzelžu priekškarsta no Amerikas, rvanuļi, kā es teiktu, ja, žargonā, rvanuļi no Amerikas šurp, visi šitie, vienu dienu viens Ukrainis stāstīja, kas bija Ukrainā. Viņš pa sevīm pateica, viņš teica, atbrauca uz Ukrainu tie amerikāņi, ja, tu zini, cik tie miljoni bija Ukraiņi tajā Ukrainā, neatceros. Daudzi, vairāki 10 miljoni iedzīvotāji bija 90. gados, ja. Un tie tagad atbrauc un tur ņemās un darās un tikai sūta tos savus ziņojumus un atskaites uz Ameriku, ja, ka tādi miljoni tur, nezinu, nākuši pie Dieva, ja es nelietoju vārdu piedzimuši no augšienes, jo ir milzīga starpība nākt pie Dieva un piedzimt no augšienes, ja. Arī raksti par to pasaka, vai ne, kad āži un āvis, ja, tā kā nav viss tas viens, nākt pie Dieva nav tas pats, kas piedzimt no augšienes. Jo pie Dieva var atnākt ļoti daudz, tai skaitā arī es 90. gados nācu pie Dieva, bet porno, masturbēt, kāvāmies ar sievu, finālā izšķīrāmies, parādiet, kur te piedzimšana no augšienes, parādiet man. Ja? Tāpēc, un Ukrainā tur viss zels priekškars un amerikāņi haifā starā un tur sūta raportus un ziņojumus un finanses un naudas plūst, ja? Un tieši to es gribētu tāpēc tagad arī pateikt, kur Ukraina rezultāts tā lielos vilcienos lūdzu, karš, ko ticīgie panāca Ukrainā, neko, visi muntjani, visi šitās te Adelāģas, Sandeji un kādi, kas tur visu šitā sakal nešķīstības, izvirtības ar sievietēm, mācītāji krita tur, pastieties Muntjanu un Sandeju Adelāģu, ja? Tie taču visi tur ir porno šitajās te nešķīstībās sievas, mīļākās pritoni, viss YouTubes ir pilns pa viņiem, ja? Un tāpēc Ukraina tai skaitā arī visi kari un viss tagad nepagāja ilgs laiks, kur te mēs esam. Tad finālā atbilde vienkārši video, lai nav garš, 90. gados netika ielikts pareizs pamats, nebija pamats Jēzus Kristus, tāpēc arī šobrīd tas viss jūg brūk un nekas nesanāk vai nesanāks, nekas puišu meitenes negaidiet, jo neielika pamatu un arī tagad turpina Latvijā, kā es teicu, pastieties, ko sludina Parijanci, Žauneri, Jencīši, River Rīga, River Ventspils, visas citās sievietes mācītājas, ja, pastieties visas vietas, Golgāta draudze Liepājā, paskatieties visur, kur sievietes Sandija, Galkina un puišu meitenes, tad nekas nav ielikts, ne 90. nekādos gados nav nekur pamats Jēzus Kristus visām šīm darbībām, šiem ūķīšiem, šiem kantorīšiem. Nav Jēzus Kristus, nav Bībeles Jēzus, nav pamats. Un tāpēc Normunds Ozoliņš, tas ir viens, es nezinu, kas viņš ir drīmeris, sapņotājs, jā, sapņot nav aizliegts, bet atcerieties vienu lietu, ja, ka viņš ar saviem video mulsina, maldina, ja, un iedod jums kaut kādas viltus cerības, kaut kādas viltus lietas, aizmirstiet, Bībele nerunā par atmodām vairs nekādām laiku beigās, kurās mēs arī reāli dzīvojam. Aizmirstiet, paliks vēl sliktāk, teikts brālis brāli nodos nāvē, ja, sacelsies viens pret otru, palasiet ko paši, ja, ko Bībele saka, taču, lai nav tā, ka es jums te tagad vilku šārā un 3 stundas mesidžu, ja, palasiet paši par ticīgajiem, ja, kas notiksies laiku beigās. Ticīgie pat arī kritīs, atkritīs un sātanas nāks un darīs, ja tas ir iespējams, tad gāzīs un ticīgie paši arī daudzi gāžās un atkrīt, jo jūs paskatieties, kā mani sagaidīja sludināšanas laikā pie vasaras svētkiem Jelgavā, kā mani pie priekavēs sagaidīja, kur mīlestība, kur tas, kur šis, kur kas pat no mācītāju puses, beidziet. Ja pats Agris Ozoliņkevičs, kā traks bullis uz skraida riņķī pie draudzes ap draudzi, ja, un jūs viņu skatāties, 500, 600, 700 cilvēki, tas nozīmē, ja viens ir safāzējies, tad jūs arī esiet visi safāzējušies, turpinot viņu skatīties, ja? Jo tas nav prāta darbs, tad jūs tādu pieņemiet, tad jums ir pilnīgi pie kājas, kā jūsu tur garīgā autoritāte uzvedās, darās, viss pilnīgi vienalga, jo es kāpēc ātri pateikšu, ja viņš uzvedās, jūs redzējat kā, un sludina citu, tad tā vai tā nav liekulība, tā ir totālākā, tā ir nekaunīgākā, totālākā liekulība, kas latviski tas ir aktierspēle, tas ir teātris, tā ir spēle, ja, licemer vai hipokrēt, kā ir angliski, ja, tad puišu meitenes tā nevar darīt.
Ozoliņkevičs uzvesties uz ielas un tur šutā nākt ārā brutāli to šo tādus vārdus tur teikt, lietot ko, jo es runāju, citi teiksiet, kāpēc tu tur vari vai tu tur kaut ko izsaki, tev izsprūk vai ko, ja? Es neesmu mācītājs, puišu meitenes, ja? Es neesmu. Ja viņš ir tāda autoritāte, ja? Tur Latvijā pasēdies kādi skatījumi visiem raidījumiem, dievkalpojumiem, ja? Tad viņam ir tur teikts, ka bīskapiem jābūt, ja viņš tur, kā bīskaps kalpotājs, izlasiet kritērijus, ja? Viņam jābūt, kā saka, bez vainas, bez krunkas pilnīgi, ja? Viņš nedrīkst tāds būt. Ja viss būtu bībeliski, tad viņš piezvanīt atvainotos. Taču viņam mans telefons ir, man ir viņa numurs un viņam ir mans, un piezvanītu atvainotos. Gleškas man atvainojās Jēzus maršā, tajā visā ļaunu darīšanā, ja? Jēzus maršā un pārējās lietās. Man taču nekādi Gleškas nav atvainojušies, nevienu Ozoliņkeviču, viss. Un to vakar arī pieminēja lepnums. To arī Normunds Ozoliņš pateica, ka prieka vēstī nekas nenotiksies, kamēr viņi neatvainosies tur kaut kādiem, iespējams, ka vēl daudziem citiem pēc viņa teiktā es sapratu, ja, bet viņš arī noteica, tas lepnums, prieka vēsts ir lepnumā, un ar viņiem tālāk nebūs nekāda dieva darbība, rīcība, jo viņi ir lepnumā, un es piekritīšu, jā.